Labrīt no rīta. Upe šorīt tāda tīra, dzidra, grieze griež. Man tā šķiet, ka tā grieze pēc skaņas. 7:10. Nu, kas tas ir pa putnu? Maipuķītes te ir daudz pa nakti. Pamatīgi laikam lija. Vakarā lija. Tad šorīt tāpēc ir tāds dzidrs un svaigs. Tagad jau sen prom no mājām. Atdevu mazo. Vispār pēdējā minūtē mēs šodien. Tagad jau vienkārši esmu gandrīz klāt. Jūra ļoti smaržo. Šeit netālu ir jūra, tieši pie, var teikt, pati jūra. Un viss smaržo pēc tādas sāļas. Jūras zivīm, jūras zālēm. Tāds viss gaiss, svaigs. Nu, šodien pie Napoleona kundzes. Visas 4 stundas mēs pavadīsim kopā. Nezinu, kaut kā dažbrīd ļoti baidos izlikt kaut kādas video. Šobrīd. Liekas, tā kā visu laiku baidos. Bet tāpat laikā tādas esmu. Tā man notiek. Nu, jā, varbūt viss no malas diezgan pastūbi. Bet ko var darīt? Nu, tieši šādā salikumā. Tagad jau ir no Napoleona. 4 stundas mēs pavadījām kopā. Nu, es visu izdarīju. Brokastis mēs arī paēdām. Nu, es negribēju ēst. Man nepatīk, ka man uzbāžas. Ja es saku, ka es esmu paēdusi, paldies, tad man nepatīk, ka man uzbāžas un man spiež. Bet labi, ka viņš šoreiz tā kā... Citreiz viņa ļoti uzspiež, bet šoreiz uzspied, un tad saprata, ka tomēr man tā nostāja un balss ir diezgan cieša, un tad neuzbāzās. Bet, ja godīgi, tagad tā pašā noslēgumā bija tāds tā kā darbs piliens. Pie viņas atnāca viens cilvēks, kas tā kā uzkops pagalmu. Un viņa tā kā tādu, tā kā tik ļoti lielu upuru uzreiz spēlēja. Pirms mirkļa viņa bija tik stipra, kā var teikt, zirgā bija. Tā stāstīja man visu, ko, un tur visu laiku nāciet šurp. Es biju veikalā, protams, tas vispār. Ja veikalā nav kaut kā, kas bija nepieciešams, tad tā ir vispār katastrofa. Nu labi, es saprotu, cilvēks dzīvo mājās. Tad, ja viņš ir iedomājies, ka būs lasis, tad lasim ir jābūt. Un ja nav, tad vispār. Pēc tam man bija jānopērk vienkārši B6 vitamīns. Man ir jāiet ar tādu vizītkarti. Es nāku no tās un tās, man vajag B6 vitamīnu. Pirmkārt, neviens pat īsti neatceras, kas ir šī kundze. Un otrs nav tāda, piemēram, B6, un viņa netic, kā tas var būt. Oi! Jā, nu vispār beigās var drusku. Pēc 4 stundām ar viņu ir diezgan grūti. Jā, un tās spēlītes laikam arī nepatīk manipulatoru. Tas tiešām nav patīkami. Un, kad cilvēks īstenībā ir stiprs, var paiet, var visu kaut ko izdarīt. Nu, ne jau paiet tā, bet nu vienkārši var kustēties. Bet tēlo pilnīgi nekustīgu, nu kā aktrīze guļ gultā sākumā un jāpalīdz piecelties. Jā, nu tas tā vienkārši ir, jā. Tas ir jāpieņem. Ko ieraudzīju meiteni ar tādu bizi. Nezinu, nokaunējos bildēt. Vienkārši melni mati pāri dibenam un šausmīgi bieza bize. Vienkārši šausmīgi bieza, skaisti. Jā, man arī bija kādreiz gari mati. Te, kur lasi. Man palūdza tā Napoleona kundze, lai es viņai šodien nopērku. To es visu sev mājām. Papīrs bija izdevīga cenu. Tā vēl miskast man jāizmet Napoleona kundzes. Bet vienkārši brīžiem veikalā ir grūti iet, jo es tā kā neatceros, ko man kurš teica. Viens man pasaka, tad, kad tu redzi veikalā bērnu ziepes, pērts, obligāti. Tad, kad tu redzi floriolu eļu, vēl kas man tur vēl bija, nu visādi tādi, kas man bija jāatceras, bet es jau vairs tagad nesaprotu un seju pa veikalu un reāli visu laiku tā kā, kas man vēl bija jāatceras. Nu, kas būs, tas būs. Gribu padalīties un pastāstīt, ka man šausmīgi bail no citu cilvēku dusmām. Tiešām man bail. Es arī to tagad saprotu, ka man ir, es nezinu pat,
tās klients, tad, kad nav nopirks tas, kas vajadzīgs, viņas ļoti dusmojas. Nu, tādas, kā kaprīzes, tādas burvis. Rītīgi dusmojas. Un es zinu, ka mans mazais dēls, ja nenotiek kaut kas viņam pa prātām, viņš arī ļoti dusmojas. Un viņš dusmojas tā, ka viņš visu plēs. Tāt arī viņš bija izveidojis bērndārsā skaistu darbiņu. Un tikai tāpēc, ka es uz veikalu biju viena jau bijusi un mājās jau visu nopirkusi, viņš tik dusmīgs, ka viņš to visu pārrāva un izmētāja šeit. Es viņam visu laiku mācu, nu to dusmu tādu pārvarēšanu. Viņš mājās visu plēš. Viņš tā kā tik ļoti emocionāli rieģē, tik spēcīgs ir tās dusmas, ka viņš ārējo pasauli saplēš. Nu jā, un man bail no tā īstenībā. Tāds jums to pastāstu, padalos, bet... Tikt izlūtā parūka brīžiem. Nu redz ko, redz kā viss te ir samētāts. Šos te divus tēt apēda, nu tā kā cūka. Tā es varētu teikt, kā man tētis kādreiz teikt. Nu tā ir, jā. Šie bija ļoti garšīgi, ļoti. Divas paciņas apēdu, tēt visu šo savākušu. Sēdēju mājās un vienkārši kājas gaisā. Ai, cik var kājas gaisā turēt, ja ir mazais. Nu viņš visu laiku skraida un visāds blēņas dara. Tā, nopirktu atkal tos krekerus. Tos briesmīgos krekerus. Jā, Rimī. Nu, burkāniņus nevarēja nepaņemt. Pēdējās dienas. Šņak, 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 jāpēr. Tā. Es buņšus arī mazgāju. Piemēram, kaķa. Jāuzsild šis, un tad man mīļākie salāti būs tūlīt. Jāsavāc vēl arī drēbes. Ir izžūšas, jāgludina. Te. Nu, var sakot, darba pilns rokas. Tik strādā, kā jau visām sievietēm. Tad Napoleona kundze man lika cept olu. Nu tā, nu, kā vienkārši olu uzcep, jā, bet viņa vēlējās, viņa lietoja krievu vārdu kaut kādu, un tas, ko sauc par vēršaci, bet es izdarīju ne tā, kā viņa vēlas. Un viņai aiz dusmām pienāca klāt, nu tā, knapi steberējot, jo viņa tā šūpojas, viņai tāda maz tāda turistu plītiņa, un viņa taču nejauš, nu, var sakot, vainoja mani, ka es esmu viņu tā kā, vai nu kaut kā parāvusi, vai kā, kaut gan tā nebija. Un kā, nu, tajā rezultātā vienkārši izkrita tāda viņai maza panniņa, un tā panniņa apgriezās otrādi tieši tā kā uz mutes, un tās olas izceptās, izvēlās uz grīdas. Nu jā, bet tā ideja, kā viņa man rādīja, tā tad, no sākuma jācep ir tikai baltums, un tad dzeltenums jātur iekšā, nu, tajā otrā pusē oliņš čaumalā. Un tad, kad viss baltumiņš jau ir tāds izcepies, tad pievieno, ieslidina tajā baltumā, uzcep tajā dzeltenumu. Un tā, un gatavs skaitās. Nu tā viņa vēlējās. Es viņai vienkārši, nu, uz pannas uzsitu visu olu uzreiz, nu, un tad cepu, un pēc tam uzlieku vāku. Nē, viņai tā nepatika. Tas nedara. Un ko es daru? Esmu satikusies ar šiem cepumiņiem un tēju. Un lasu komentārus. Un viens tik ļoti labs, un te man būs vienkārši nelielāka replika. Un tas bija par tēmu, protams, ka es neesmu ar drupatām visa. Labi. Tātad, manam Napoleonam liekas, ka viņu visur mājās vajā, šauj no visiem stūriem, tur viņi redz tādas sarkanas gaismas, kas patiesībā ir no tā, ka remontē celtnieki. Tur kaimiņu māju un ceļ. Bet viņa redz to kā sarkanus uguņus. Nu, un viņa visu laiku, grib tā kā projām. Viņa toreiz man lūdzās, lai es viņu paņemu. Un tad citā reizē, to ģimenes draudzeni, kas viņai ir jau tā kā, senāk aprūpētāji bijuši, bet tagad jau 10 gadus ar viņu kopā ir. Un viņu, bieži apciemo, palīdz viņai kaut ko un tā tālāk. Galvenokārt apciemo tikai. Nu, un viņa vienreiz arī man to stāstīja tā sieviete vienkārši. Un viņa, katru reizi vienkārši tikai minēja par to, ka mani mēģina nogalināt un tā tālāk. Un vienu vakaru viņa zvana, viņai paniskās bailēs un saka, dodamies uz viesnīcu. Man ir tik daudz naudas, es gribu prom no savas mājas, es gribu šodien obligāti izgulēties un prom. Un tā draudzene, piekrīt. Un viņas dodas uz viesnīcu. Jūrmalā daudz viesnīcu.
abas dodas, un sākumā viņas iekārtojas numuriņā, it kā ir normāli, paiet vairākas stundas, un viss, viņa sāk redzēt, kā no kurienes viņai citā vietā sāk šaut. Un viņa atkal sāk slēpties, ietinas segā, viņa cenšas viņu nomierināt, bet viņa nepadodas tātad mierinājumiem. Pēc tam viņas tā kā dodas gulēt, viņa atkal pamostas, mans Napoleons aiziet uz vannas istabu, ietinas dušas aizkarā, tad tāds tā kā paslēpies, un tā sēž vairākas stundas. Un tad viņa man stāsta, ne viņa gulējusi, ne arī kundze, tamdēļ, ka tam nav jēgas. Vienalga, kur tu dodies, visur viņas galva ir līdzi. Un man tāda bija komentārā, tāda ierakstīts, ka man nepieciešam, viens no variantiem ir pilnīgi jauna dzīve, pilnīgi jauni apstākļi, vides maiņa un tā tālāk. Un tas ir tas, ka mēs dodamies meklēt kaut ko uz Indiju, uz Havaju salām, jebkur, kur mēs varam visu kaut ko meklēt, bet mēs aizmirstam tikai vienu, ka šis te salikums, piemēram, kā katram ir arī tāpat manējais, tas dosies man līdzi, un šī galva ar visu informāciju, kas te tiek visu laiku ražota, un arī visas iedomas, kas ir, un ticības muļķīgās, kas ir uzinstalēti 42 gadu garumā, varbūt jau ir iepriekšējās dzīves, es nezinu, ja mēs vēl pieslēdzam pat tās, tad ritīgi šis viss arī dodas līdzi jebkur citur. Un tāpēc nav jau tāda, ka es arī neticu vienmēr tām runām, kā bieži vien pāri tādas muļķības savā starpā runā. Sāksim visu no nulles. Sāksim no baltas lapas. Jūs tam ticat? Nē, es neticu. Tāpēc, ka nav tādas. Uz vienu dienu mēs spējam nocēt, ka esam baltas lapas. Bet drīzāk tas ir tāds ceļš, tāds tā kā pat aciņām, tāda kā, es nezinu, laipošana, tik un tā sanāk. Jā, interesanti, jā. Paldies katrā ziņā. Kā Sāriņa smuki gaida. Iesim ārā, ja? Iesim ārā. Es ņemšu riteni un mēs brauksim. Un tad mēs aizbrauksim pie reizes pakaļ. Kaķīti mēst kaut ko, ja? Kaut kādu barību. Vajag dabūt. Zooveikalā ir īstā, bet labi, pagaidām. Un tādu līkumiņu izmetīsim. Tikko atbraucām mājās no mūsu ceļojuma. Kaķim smiltis. Šīs man patīk vislabāk. Šīs var nopirkt tikai zoo. Dino Zoo Magic. Ultravite. Tiešām ir labas kvalitīvas, neput un viss tā tālāk. Tad dārga barība. 10 eiro. It kā Royal Canin. Un tas tieši ir, kas tur ir tieši kompleksā barība pieaugušiem kaķiem. Kā es saprotu, aizcietējumi, lai nebūtu visādas tādas problēmas tieši ar zarnām. Jā, cerams, ka mans kaķis ēdīs, tur ir tā galvenā problēma. Un ķipociņu nopirku, vienu klientu lūdzu. Tur ir tāds mūsu bulduru tirgus, un tur ir ķiploki Latvijas. Un tā kā visur veikalos pārsvarā Ķīnas. Tā, viss, šodien viss. Aplis vēl jāuzzīmē.